ceļojumi, elektroniska dokumentu parakstīšana, rudenī gaidāmās vēlēšanas. Šie visi ir labi iemesli, lai pārbaudītu savu pases vai EID kartes derīguma termiņu. Lai arī par personas apliecinošu dokumentu nozīmi šaubu nav, kādēļ 4. studijas skatītājai radies jautājums par to izcenojumu. Lai uztaisītu abas, pasi un ID karti jāmaksā 80 eiro. Varot jau taisīt tikai ID karti, bet tas nav nopietni, jo visi zinām, cik latviešiem radi dzīvo Lielbritānijā, kur vajag pasi. Tā kā tas tāpat ir valsts īpašums, vai ir godīgi prasīt tādu summu, tas ir ļoti dārgi. Man, piemēram, nekad nav bijusi ID karte, tā arī nav vajadzīga. Gribētu tikai pasi, bet šāda opcija nepastāv. EID karte Latvijā ir obligātais personu apliecinošais dokuments kopš 2023. gada. Pase nepieciešama tikai tiem cilvēkiem, kuri plāno izbraukt uz tālākām zemēm, uzsver Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Obligāta ir EID karte, jeb personas apliecība. Ar EID karti var ceļot Eiropas Savienībā. Taču, ja cilvēks ļoti bieži ceļo un ir sevišķi ārpus Eiropas Savienības vai arī dodās uz trešajām valstīm, tā skaitā Lielbritāniju, tad būs nepieciešama pase. No šī gada janvāra pasu un EID karšu cenas ir kāpušas. Par personas apliecību maksājam 30 eiro, bet par pasi 50. Tas, protams, pie nosacījuma, jo dokumentus vēlamies saņemt 10 darba dienu laikā, bet, ja tas nepieciešams ātrāk, cenas ir lielākas. Personu apliecinošu dokumentu izmaksas veido ļoti daudz faktoru. Pirmkārt, protams, tas ir pašas sagatavas. Tā ir personu apliecinošu dokumentu personalizācija. Tās ir mūsu personāla izmaksas, tātad klienta apkalpotāji, kas noformē klientiem dokumentus. Tālāk tās ir arī visas informācijas sistēmas, kuras ir jāuztur, kuras ir regulāri jāatjauno, kurām ir jānodrošina visi sistēmu atjauninājumi, lai mēs varētu veikt savu darbu. Tālāk tā ir arī aparatūra. Tā ir gan aparatūra, kas ir mums šeit nodaļā, biometrijas datu nodošanai, fotografēšanai, un tā ir arī aparatūra pašu dokumentu izveidei, noformēšanai, fiziskajai noformēšanai, un tāpat tās ir arī transporta izmaksas, jo mums visi dokumenti ir jānogādā pa nodaļām. Tātad personas apliecinošu dokumentu izveide prasa daudz soļu un katrs no tiem kaut ko maksā. Par to, cik šīs cenas ir pieejamas iedzīvotājiem, vaicājām sastaptajiem cilvēkiem pie Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2. nodaļas Rīgā. Nebūs baigi izteikts viedoklis. Droši vien ir dārgi, ja vajag ātri. Bērniem, manuprāt, ir ok, 25 eiro. Jums pašai? 50, jā. Ja uz 10 gadiem droši vien arī ir ok. Uz mazāku periodu būtu par daudz. Ir paaugstinājušās. Bet daudz vai maz tas ir? Es domāju, nedaudz par daudz. Kādēļ tā? Kādreiz bija lētāk. Lielai daļai aptaujāto ir gan pase, gan personas apliecība. Aizkadrā cilvēki pastāstīja, ka šādi dokumenti vajadzīgi ceļojumiem un tālākiem darbu komandējumiem. Abu dokumentu kopējās izmaksas ir 80 eiro. Šie dokumenti ir jānoformē reizi 10 gados. Un obligāts dokuments ir EID karte, kas ir lētāka nekā pase, kā arī, piemēram, pases izmaksas ir 50 eiro. Viņi tiek lietot 10 gadus, tātad principā gadā par pasi tiek maksāti 5 eiro. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē arī atgādina, ka pret personu apliecinošiem dokumentiem jāizturas atbildīgi. Pretējā gadījumā pakalpojums sniedzējs vai robežsardze to var atteikties pieņemt. Ja dokumentam ir kādi bojājumi, vai paša izdarīti, vai bērns saķēpājis, vai svece uzpilējis, dokuments vairs nav derīgs. Dokuments ir jāmaina. Tas nozīmē, ka, piemēram, ceļojot ar šādu dokumentu vai viņu kaut kur uzrādot, attiecīgās personas pretī var pateikt, šis dokuments nav derīgs. Bet, ja pase vai EID karte tiek pazaudēta vai nozagta, par to nekavējoties jāziņo policijai vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas dokumentu anulēs, lai kāds jūsu datus neizmantotu ļaunprātīgi. Pēc tam jāpiesakās jaunu dokumentu izveidei. Mēs izvērtējam situāciju. Ja tā ir pirmā reize, tad visticamāk cilvēkam tiks izteikts brīdinājums. Ja tas notiek atkārtot un šī nevīžīga un necienīgā attieksme pret dokumentu, tad naudas sods ir 70 eiro. Vienlaikus, ja EID karti neatjauno 30 dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām, cilvēkam var piemērot 35 eiro naudas sodu.
Bet, ja dokuments pēc tā derīguma termiņa beigām netiek atdots atpakaļ Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, draud līdz pat 150 eiro bargs sods. Lauma Niedrīte, Valdis Lācis, Mārtiņš Avots, 4. studija.